Nu jā, tad vienīgais saskatu ģimenēs to problēmu, bet ne jau viņos. Ja? Es arī neslēpšu manas puika, māsas bērns. Ja? Es nezinu, kā viņam ir. Es nezinu, vai viņš iet uz skolu vai ne, jo ģimenes ir, ģimenes ir dažādas. Ja? Un tas, vai šie vecāki ļauj tam bērnam apmeklēt skolu patstāvīgi, vai tikai šodien to nē, ja šodien to nē, rīt tu iesi. Ja? Tur arī jāskatās, kāpēc, kāda ir problēma. Vai tas bērns jau ir kaut kādu viņam nesaskaņa skolā, varbūt viņš pats to vairs negrib. Jo es zinu pēc sevis, es jau arī, ja man nebūtu bijis šī motivācija, šī Kaspar, tas ir vērtīgi, ko tu dari, tad es neticu, es būtu kaut ko tādu tagad šodien šeit. Jā. Es jau arī nebiju viens no tiem labajiem skolām, tāpat negāju, neapmeklēju. Mana ģimene, mani vecāki, tur bija autoritāte, tur teica, ies un tev jāiet ir. Jā, jo tāpēc, ka tur jau senči jau bija izglītoti. Un kā tad tur nebūs? Teiks, no manas ģimenes tikai es esmu. Tagad jājautā, kāpēc māsai nav? Kāpēc? Ja mēs tik izglītoti. Tas nozīmē, ka tomēr ģimenēs nav tā problēma. Tātad sanāk, ka problēma ir pašos bērnos. Sākumā jau viņš ies uz skolu, un ja viņam nav jau no mazotnes ieteikts tas, ka jāiet, viņš ies skolā tik ilgi, kamēr būs ceļā vai no sievas vai vīrs.